Sveiciens skanīgs ikvienam! Man ir patiesa prieks šodien uz interviju aicināt. Kādu labu laiku nav bijušas īstenībā intervijas, un man iedvesma tiešām ir šis cilvēks, ko es esmu uzaicinājusi, jo viņa man ļāva piepildīt manas sapņu dzemdības mājās. Un viņa ir Baiba Stikutē! Jā, sveiki visiem! Nu ko, mazliet viņu iepazīstinot, pastāstīšu. Jā, tā ir fantastiski bijusi vispār pieredze ar Baibu, mājdzemdības. Un, ja kādam interesē, starp citu, arī Baiba, tev ir arī pieredze kā dūlei. Un mūsu šīs dienas temats ir īstenībā vairāk par pedagoģiju un par tieši mājskološanu. Un varbūt interesanti. Šis ir īstenībā tāds personīgs, man ļoti liela interese, jo intuīcijā es to ļoti, ļoti izjūtu un jūtu. Tāpēc arī Baiba ir manos nadziņos, lai iztaustītu un izjautātu, jo Baibai tiešām bijuši fantastisks pieredze ar 5 bērniem mājmācībā. Jā, mājdzemdības mājmācība. Nesajaukt šīs divas lietas, bet to visu Baiba dara. Un interesants stāsts, īstenībā, Baiba, tev ir kopdzīve ar vīru 31 gads, un vēl interesantākais tas, ka tu esi ekonomikas zinātņu maģistrs. Kā tu to visu apvienoji un kā tev vispār uzsākās šis ceļš un arī mājdzemdības un vēl arī mājskološana? Jā, stāsts diezgan garš, bet jā, man pirmā izglītība ir ekonomikā. Un tas īstenībā arī tāda ļoti liela svētība, jo tieši studējot ekonomiku, es iepazinos ar savu vīru, ar kuru mēs esam kopā jau vairāk kā 30 gadus. Un ko es varu tā iedrošināt tām ģimenītēm, kuras varbūt tikai nesen ir laulībā, kā ar katru gadu kļūst arvien labāk. Protams, bet tas nav, protams, pats par sevi saprotams, bet tas varbūt ir citas sarunas tēma. Kā teiksim, šīs attiecības uzturēt dzīves, kā iet uz randiņiem, kā veltīt laiku ar viens otram, bet lai gan tas arī ir principā saistīts, jo mēs arī esot kā mammas, nedrīkstam pazaudēt arī šo lomu, kā būt arī brīnišķīgai sievai. Tā kā tas ir tā kā varbūt atkāpē. Nu jā, un kā jau Sintija minēja, ka mums pašiem ir 5 bērni, un arī jau tagad ir arī 2 vedeklis un jau 1 mazbērns, un vēl pēc kāda laika būs vēl kāds. Tā kā mums arī šādas lomas ir. Un, jā, un es arī, man bija ļoti laba, ko es teicu, vēlreiz var arī iedrošināt mammas, runājot par karjeru. Jā, man bija ļoti laba karjera, labi apmaksāts darbs, bet vienā brīdī es sapratu, ka tas laikam nav tas, ko es gribētu visu mūžu darīt, neskatoties uz to tiešām, ka man tas sanāca un patika, bet ka patiesībā man nav svarīgākas lomas, kā būt mammai un kā būt sievai saviem bērniem. Jo tu vienā brīdī saproti, ka tu vari arī būt brīnišķīgā karjerā, bet tu nespēji, vismaz es nespēju, arī veltīt pietiekoši laiku saviem bērniem. Un patiesībā tas laiks, kamēr tie bērni mazi un kamēr tu viņiem spēj ļoti daudz ko nodot, nemaz nav tik liels. Nu jā, un tā kā tas bija kaut kāds brīdis, man laikam bija toreiz 4 bērni vēl, jā, kad es sapratu, ka patiesībā, un tas bija arī tāds diezgan, nevarētu teikt, ka spontāns lēmums, bet tomēr arī diezgan pārdomāts un arī mana vīra atbalstīts, ka es būtībā atstāju savu darbu. Un kādu laiku bija 100% tikai mamma. Nu jā, un pēc tam esot 5 bērniem, patiesībā tas arī liekas pilnīgi traki, jo es sāku studēt. Sākumā es arī mācījos par dūlu un sapratu, ka man tas ļoti patīk, ar atbalstīt citas māmiņas. Un tad es sāku studēt, man bija 5 tātad bērni, viens no tiem bija vēl pavisam maziņš, gadu apmēram jauns, kad es sāku studēt medicīnu, sāku studēt par vecmāti, jā. Un tas arī bija tāds izaicinājums, bet te pašā laikā es sapratu, ka es to ļoti labi varu arī apvienot, arī esot mājās ar mazajiem. Un tas ir svarīgi katrai no mums atrast tādu darbu, no vienas puses, kas man sagādā prieku, no otras puses, lai tomēr ja man ir bērni, lai es spēju būt kopā ar bērniem, kas man liekas ļoti, ļoti, ļoti būtiski.
Tas tā īsumā. Bet, beidzot, medicīnas studēs, es pēc tam sāku teikt, nekad mūžā vairs neko nestudēšu, bet es pēc tam arī vēl studēju vienā maģistratūrā par pastorālo konsultēšanu, bet tas jau ir atkal cits stāsts. Bet patiesībā mēs varam, kā saka, tas teiciens, ka nekad nav par vēlu kaut ko jaunu iemācīties, un tas ir arī domājot par mammām, un tas ir būtībā sanāk nemitīgi. Viņām būtu kaut ko jaunu apgūt, kaut ko jaunu iemācīties, un tas ir brīnišķīgi. Tas tāds varbūt pagarāks ievads. Super, tu jūties vienmēr jauns, vai ne? Tu mācies kopā ar bērniem un vēl pats mācies. Jā, noteikti. Un starp citu, man kādreiz domājot tieši par mājmācību, tas arī tāds būtībā ir aicinājums. Un es nesaku, ka katrai ģimenei tas ir vajadzīgs, un katrai mammai tas ir piemērots, un katram bērnam tas ir piemērots. Bet tas tomēr ir, ir vērts par šādu tēmu padomāt, ja tu sajūti sirdī, ka tas ir tas, ko tu gribētu. Ja? Tas, ko tu gribētu dot saviem bērniem. Un man, piemēram, nebija tā, ka varbūt, ka Sinties, tad citi daudz ātrāk, ka tev ir mazā, vēl diezgan maza, un tu jau saproti, ka šis ir tavējais. Man tas bija daudz ilgāk, jo man jau bija bērni. Man jau bija visi 5 bērni jau piedzimuši jau, un attiecīgi daļa vecākajiem arī gāja skolā, kad es vienā brīdī sapratu, un tas īstenībā nebija viens brīdis, bet vairākas, gan grāmatas lasot, gan kaut kādu informāciju pētot, es sajūtu šo aicinājumu, ka es gribu būt mājās ar saviem bērniem, un ka patiesībā es kā mamma vai mēs kā vecāki varam tiem bērniem būtībā iedot visu, kas ir nepieciešams. Un tas tāds varbūt pēdējais piliens bija, tagad jau sanāk 4. bērns, kuram bija drīz jāiet skolā, bet viņš arī bērndārzā īstenībā diezgan maz bija bijis, bet vairāk ir tā iemesls, ka viņš bija tik zinātkārs, tik gatavs visu, ko apgūt, ka es zināju, ka skolā viņam varētu būt, viņš skolas sistēmai nav īsti piemērots, jo es atceros, ka bērndārzā bija aizgājis uz kādu tikšanos, un audzinātāji, laikam, gribot kaut ko pateikt negatīvi, viņi teica, viņš jums tāds brīvdomātājs. Ka tas ir tieši tas, ko es savā bērnā gribu arī saglabāt. Un attīstīt, ja mēs skatāmies bērnos, jebkurā bērnā ir ielikts, un to jūs zināt arī, kurām ir mazi bērni, tas ir vēl jau vairāk izteikti, jebkurā bērnā ir ielikts šī dabiskā zinātkāra, ka viņam viss interesē, viņi visu, ko grib apgūt, visu, ar kur grib kaut ko sameklēt, grib ieraudzīt. Un ir tāds risks, ka kaut kurā brīdī, ja mēs viņu mēģinām ielikt sistēmā, ka viņam šī zinātkāra var tikt visnotaļ samazināta. Mūsu kā vecāku uzdevums ir patiesībā veicināt to bērnu vēlmi apgūt, radīt ar visu vidi, tas ir atkal vēl cits stāsts, bet radīt šo vidi, kas ir viņam piemērot attīstībai. Un vēl kas ir ļoti būtiski, arī veidot viņu kā personību, kas ir, protams, arī mēs varam iedot tās vērtības, ko mēs viņam gribam iedot, bet personību, kas ir netraumēta, personība, kas ir ar pietiekoši augstu pašvērtējumu, kas pēc tam jau var dzīvē arī, tā kā var teikt, īstenot savu aicinājumu. Tas tā skaties tā no tāda, kā var teikt, viedokļa, kāpēc vispār to ir vērts darīt, jā. Super, man liekas, tas arī mūsu uzdevums ir bieži vien nenocietināties arī kā pieaugušajiem un atvērties un turpināt arī ieklausīties sevi, intuīciju attīstīt un visu, ko mēs gribam bērnam, neaizmirst arī mums pašiem to pašu arī darīt. Jo viņi jau skatās, vai ne, to mūsu piemēru. Tieši tā. Un es gribu arī iedrošināt tās mammas, kas vēl tā diezgan bažījās, ka mēs jau esam tam gājuši cauri, un es varu redzēt, kādi man bērni ir izauguši. Jā, jo tagad man sanāk vairs tikai viens ir nepilngadīgs bērns, kuram ir jau arī jau 16 gadi. Palielies ar sasniegumiem. Bet es redzu, teiksim, pa kādām viņi ar personībām un ar labi izglītotām personībām ir izauguši. Un patiesībā es 100% pārliecināta, ka viņi nav zaudējuši neko tos gadus, ko mēs bijām kopā mājās. Un varbūt tev būs Sinti jautājumi, tad var man uzjautāt, kā tas vispār notiek, bet tas nav tā, ka tagad... Jā, ka tagad bērns viens pats istabā iespūdēts, jā, un tagad mamma tā kā bargā skolotāja, kas viņu māca. Tā tas varētu būt diezgan, jā, neforši abām pusēm, jā.
Varbūt uzreiz ķeramies pie režīma. Mans pirmais tāds ļoti konstruktīvs jautājums, jo es bieži vien vēl arī tāds sajūta, ja es gribēšu vēl vienu bērniņu, un es vēl varbūt neguļu tik daudz, un kā vispār ieiet tajos režīmos, kas notiek un kā to panākt? Domā pavisam maziem bērniem, jau lielākiem bērniem? Nē, ka varbūt ir pilnīgi maziņš bērns, un tev jāskolo ir jau lielāks bērns. Lielāks bērns, Zini, tur var būt ļoti dažādi, un katrai ģimenei daži vien tas savs scenārijs. Viens no variantiem ir izmantot to laiku, kad ir mazais guļ pa dienu. Ja. Vēl ir variants, un starp citu, es arī zinu, ģimenes ir tāds vairāks arī tā dara, ka, piemēram, piesaista kādu, kas to mazo pieskat tajā brīdī, kad tu ar lieliem kaut ko darbojies. Jā. Tā kā nevis otrādi, kad lielās kakam nodot, lai gan tas arī ir iespējams kaut kādos, teiksim, man arī bērni ir paralēli, teiksim, ko mēs pamatpriekšmets arī daudz mācījāmies mājās, viņi ar paralēli piedalījās kādos pulciņos, pamatā gan arī mājmācību bērniem, bet ne tikai, arī starp muzikas skolā. Tā kā ir daudz dažādu, vai sporta pulciņos arī ir daudz dažādu variantu, kur var iesaistīties, bet par to režīmu domājot, tu zini, katrai ģimenei arī ir cits režīms. Un, ja tu domā, bija tavs, varbūt tu padalies ar tiem zelta kripatiņām, kas ir izdevies. Bet atkāp, teiksim, par tiem maziem bērniem, man arī kāda ģimenīte jautāja, varbūt tev Sinti ir tāds jautājums, kad būs tas brīdis, kad mans bērns visu nakti mierīgi gulēs un necelsies? Es parasti saku, jā, kaut kur ap 4 gadi tas būs. Jā, tā kā tas, protams, ir izaicinoši, un tas ir vēl viens stāsts, lai es varētu būt arī kā mamma, kas savus bērnus izglīto. Un es domāju, patiesībā, jebkurā gadījumā, pat ja jūs savus bērnus izlemt, ka jūs kaut kādā brīdī gribat sūtīt, nezinu, uz bērndārzu skolu, jebkurā gadījumā jūs kā vecāki esat galvenie savu bērnu izglītotāji un arī uzņematies atbildību par to, kur jūs viņu sūtam, kam jūs viņu nododat un kas viņiem iemāca kaut ko vai neiemāca tieši otrādi. Jo mājmācība arī kaut vai noteikti, pēc skolas, tas pats jau viss tur ir. Jā, tieši tā, un tad tas īstenībā ir daudz grūtāk, un man bija kaut kāds brīdis, kad man bērni gāja, tas atkal atkāpjoties no tā režīma, ko tu minēji, bet man bērni vecākie kādi gāja skolā, un viņiem bija mājas darbi, un es ar tiem vienkārši biju vājprātā cīnoties tiem mājasdarbiem. Un tad es sapratu, ka patiesībā tad, kad mēs bijām mājmācībā, tad pirmkārt tie mājasdarbi izpalika, un otrais mēs esot kopā, tu ļoti labi redzi, kas ir pie kā pie tam bērnam ir jāpiestrādā, vai otrādi, kas viņam nav vajadzīgs. Piemēram, ja viņš to tēmu ļoti labi apguvis, viņam nevajag entās reizes, seši puišiem, tas ir, meitnēm varbūt bišķi savādāk, viņas tāds parasti perfekcionists, bet puišiem ir šis atklājēji gars. Protams, arī meitenēm citreiz, bet tas, ka viņam, piemēram, garlaicīgi rakstīt kaut ko viņš ir sapratis, kā tas strādā. Un tā kā patiesībā daudz mazāk laika prasa, ja tu tīri te bērniem kopā mācies, nekā, ja tu, teiksim, viņiem mēģini tos dresēt mājasdarbs, kad viņi ir pārguruši no tās, citreiz arī no tās socializācijas, kas ir jau tāda citreiz negatīvā nozīmē. Ja. Tas ir vēl viens mīts, ka mājmācība bērni nav socializācija, bet to mēs varam arī parunāt. Bet atkāpjoties, teiksim, par to režīmu, es teiktu, jā, tad pats primārais, pirmkārt, mammai parūpēties par sevi, jo tikai tad, kad tu būsi kā mamma, sevi piepildīs visādā ziņā, arī garīgā ziņā, emocionālā ziņā, arī kaut vai cik vien iespējams izgulēties, paēst un tā tālāk, tad tu spēsi ar saviem bērniem dot. To mēs ļoti labi zinām, ja, piemēram, ja neesi izgulējies, tad vienkārši viss skrīt uz nerviem, pat tāds elementārs lietas uzsprāgt, ja, un tā kā tas ir pats svarīgākais. Citreiz tas pat ir svarīgāk nekā kaut kādas, teiksim, akadēmiskas zināšanas, lai visi, tas arī varētu būt citreiz viens no iemesliem, kāpēc ģimenes izvēlās mājmācības, viņas vienkārši bērni nespēja funkcionēt, kad viņus, nezinu, tur 6:30 izrauj no gultas un mēģina viņus aizstumt kaut kur uz bērndārzu vai skolu, viņi vienkārši, nespēja, tāpēc tas ir plus, ka tu vari izgulēties tik, tā kā tā konkrētā ģimene, cik viņiem vajag. Un, protams, ka ir vērts, bet es domāju, tas noteikti nav pirmā dzīves gadā kaut kādu režīmu veidot. Pirmā dzīves gadā vairāk bebītes tāpatās uz pieprasījumu ēdu un guļ. Var kaut kādu mēģināt režīmu veidot, bet visbiežāk ir tā, ka tu tagad liekas, tagad gan es esmu atkodus kaut kāds man konkrēts režīms, un bērnam attīstības ir kaut kāds lēciens, un atkal viss sākās no jauna. Tā kā to ir jāpieņem.
Un, protams, arī tās ģimenes, kas ir mājmācībā, viņām arī mēdz būt tādi periodi. Tas ir parasti tad, kad ienāk vēl viens bērniņš ģimenē, kas ir kaut kādus mēnešus, kamēr viņi visi adaptējās, viņiem vairāk ir tāda, kas sauc par brīvo spēli vai kaut kādas tādas aktivitātes, kad viņi tā ļoti, teiksim, tās daudz akadēmiskās zināšanas neapgūst. Un tas viss ir ok, jo viņš mācās to ģimeni, vai ne? Tieši tā, un plus vēl, teiksim, normāli, tā kā, ja skatās skolas gadā, parasti ir tā, nu, tev tur 9 mēnešus mācies, 3 mēnešus tev brīvlaiks, ka teorētiski nedara neko. Bet patiesībā, ja tu esi mājās, tad jau tu arī tos vasaras mēnešus varbūt pilnīgi citādāk, bet tu taču arī ļoti daudz ko jūs apgūstat kopā. Nu, tas ir tā kā viennozīmīgi tas, ka tu varētu kaut ko nepaspēt vai kaut ko neapgūt, nu, par tāda riska nav. Nu jā, un tas ir tas, kas patiesībā mani ļoti uzrunāja kādreiz. Es varu arī pēc tam Sintijai padalīties tiem materiāliem. Ir tāda Charlotte Mason, pedagoģi, kas tieši arī par mājmācību diezgan daudz dažādas materiāls ir rakstījusi, un viņai dažādas šīs metodoloģijas arī ir. Es kādreiz arī blogā par to rakstīju, bet patiesībā arī grāmatas ir kādas viņas iztulkotas arī latviski. Tad to es vēl varu atkāpēt teikt, ka arī mēs esam jau pirms daudz gadiem nodibinājām biedrību, kas apvieno ģimenes, kas mājās savus bērnus mācās. Kā var atrast šo biedrību? Tā saucās ģimeņu skolu apvienība. Mēs arī tā kā viņi negribējām, starp citu, kāpēc ar par šo terminoloģiju runājot. Jā, ka ļoti daudz tā kā tēmas par terminoloģiju runājot. Citreiz tiek jaukta šī mājmācība ar, piemēram, mājas apmācību, kas ir bērniem, kuriem ir kaut kādi traucējumi, kas arī ir ļoti, ļoti tā kā vērtīga lieta, bet tas ir kaut kas pilnīgi kaut cits. Un tāpēc mēs palikām pie šīs terminoloģijas ģimenes skolas. Jā, tā izklausās, tā kā mums ir nevis mājmācība, bet ģimeņu skolu apvienība. Satiecīgā apvienotās ģimenes, kas ir gatavas savus bērniņus vai pagribētu savus bērniņus mācīt mājās. Un arī mums ir, jā, un tad mēs kopā arī iztulkojam šīs grāmatiņas, kas ir arī pieejams kaut vai elektroniski, ko es minēju par šo Charlotte Mason pedagoģiju. Un tur tā viena no domām ir tas, ka tas, ko mēs pamatā bērnam nododam, nav kaut kādas akadēmiskās zināšanas, bet daudz vairāk ir šī viņu rakstura attiecīgi dažādu vērtību nodošana, un tās akadēmiskās zināšanas tikai pavisam maza daļa, jā, Tā kā, jā, es varu ar tiem materiāliem padalīties, viņi ļoti daudz un vērtīgi, ka patiesībā tas ir jebkurā gadījumā mums kā vecākiem viens no tādiem svarīgākajiem tā kā uzdevumiem. Un arī tas, lai tie bērni nav par tādām personībām, ar kurām arī mums būtu ļoti tā kā patīkam būt kopā, un arī citiem cilvēkiem būtu patīkam būt kopā, jo es esmu dzirdējis no vecākiem tādas tēzes, ārpats, kā es esmu nogurus no tiem bērniem. Tā gaida, kad sāksies mācību gads, lai viņas varētu kaut ko nodot. Ja tas tā ir, tas, ziniet, man liekas, tur kaut kas nav kārtībā ar to, kā jums mājās šī vide, jo tas ir viens no tādiem būtiskiem veidiem, kāda ir šī vide. Un tur arī bija tāds, Charlotte Mason bija tas salīdzinājums, kā es kā mamma esmu vai nu termometrs vai termostats. Un tur ir pateikšu, kāda ir atšķirība, teiksim. Termometrs ir tas, kad ja atmosfēra sakārš, tad es arī sakārš, ko jūs tagad dara. Vai ir otrā, ka es esmu tas termostats, ka es esmu mierīga un es spēju tikt galā ar tiem izaicinājumiem, kas katrā ģimenē būs kaut kādi tie arī dažādi tie bērnu izaicinājumi, bērnu visādas lietas, kas ir pilnīgi normāli. Bet kā es, kā mamma, to spēju tik galā, un tas ir tas, ko es varu minēt, tad man ir svarīgi, lai es savu termostatu varu restartēt. Un tur katrai ir jāatrod, kas ir tas, kā jūs to varat darīt. Un jā, lai es kā mamma kas bija tev, kas tev palīdzēja, jā. Ziniet, ir ļoti daudz lietas varētu būt, un katrai laikam jāatrod ir savs, tikpat labi, ka, teiksim, man ļoti, tad ar bērniem kopā patīk kaut kur pie dabas aiziet. Jā. Tad citu, kad mēs mācījāmies mājās, ka bērni vēl bija salīdzinoši un nebija jau, tā kā pašās vecākās klasēs, es vispār vienmēr bija viena diena, piemēram, parastā bija piekdiena, kas mums bija ekskursija diena, muzeja diena, kurā mēs, teiksim, nesēdējām mājās, ja. Bet arī ar citām ģimenēm arī ļoti bieži kaut kur devāmies vismaz reizi mēnesī kopā.
citur uz muzejiem arī ļoti, zinu, cik mēs esam gājuši vienmēr, jūs tie mājmācību bērni, kā mums patīk, viņiem viss interesē, visi. Jā, tā kā tas ir svarīgi. Jā, protams, arī varbūt pašai mammai gan kaut ko palasīt, gan veltīt laiku sev, gan kaut vai vienkārši citreiz ieiet dušā vai nezinu, tur tējas krūzi izlasīt vai izdzert piedašanu, vai, piemēram, nezinu, kaut kur. Jā, tieši tā, vai pasportot. Nu, īstenībā katrai mums varbūt tas resurs ir savs, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs pašas spējam restartēt. Un starp citu, arī bērniem tas ir. Bērniem arī svarīgi, kamēr vēl mazi bērni, tas varbūt arī ir savādāk. Bet, ja teiksim, jau bišķi lielāki bērni, un labi, es varu teikt tikai par puišiem, ja man ir vairāk pieredze ar puišiem, bet puiši ir kaut kādā brīdī tu redzi, bet ir droši vien, ka meitenēm tas pats. Tur kādā brīdī redzi, ka viņi vairs neņem pretī, ko tu tur viņiem tur mēģini tur nodot, tad ko tu dari, tad tu noteikti pamaini. Vai, nu, teiksim, vienkārši iziet ārā paskraidīt, vai tas būtu, ka esam pāriet uz kaut kādu sporta aktivitāti, vai nezinu, kaut vai mūziku paklausīties, vai pagleznot, vai vienalga ko tādu. Metožu maiņa, vai ne? Metožu maiņa, vai vienkārši izskraidīties pāri. Super. Un tā kā tur var būt ļoti daudz kas, jā. Tev izdevās tāds atšķirīgs jautājums no režīma un laika. Tev izdevās, piemēram, dienā, ka jūs zinājāt, no 12 līdz 2 jūs mācāties. Bija kaut kas tāds, vai tomēr tu jūti kā bērni? Jā, nu tieši tas, ko tu teici, ir svarīgi. Protams, ka tas nav pavisam maziem bērniem, varbūt savādāk, bet būtībā, jā, mums bija režīms, un kas ir vēl tāds bonus, un pat arī lieliem bērniem, un runāju lieliem bērniem, tas pat par pamatskolas bērniem. Kā jūs domājat, cik viņiem stundas vajag dienā, teiksim, lai tur plus mīnus mācītos? Kā tev šķiet? Cik no vecuma, bet man vispār liekas 2 līdz 4, 3, es nezinu. Jā, tieši Jā, ne, bet arī lielākiem bērniem patiesībā tas tīrais mācīšanās laiks arī vairāk patiesībā. Nu, varbūt kaut ko pēcpusdienā viņi arī vēl papildus aktivitātes, jā, bet pat ir tiešām tas nebija vairāk kā, piemēram, nezinu, no 9 līdz 12. Un tas var būt, protams, atšķirīgi dažādās ģimenēs, bet man liekas, ka ir svarīgi tas ritms un režīms, ka mēs no rīta pieceļamies, pēdam kopā. Mēs pēdam kopā brokastis. Tas ir tas, ko mēs parasti sākām arī dienu. Mēs sākām, tā kā mēs ar kristīgu ģimeni, mēs sākām ar kādu dievu vārdu lasīšanu, kur mēs ar tā ļoti viņu kā nu kurš un kādā brīdī ko darīja, vai padziedājām kopā, un palūdzām kopā, un tad mēs sākām mācību daļu. Un tā mācību daļa, jāsaka, kaut kur aptuveni no 9 līdz 12 maksimums. Un teiksim, mums nebija tāda opcija. Mēs šodien nedaram neko, bet bērniem bija opcija, ka viņi var izvēlēties, ko viņi grib mācīties. Un tas arī, protams, bet tas arī var būt ļoti dažādām ģimenēm. Un kādu brīdi es, piemēram, biju arī pedantiskā mamma, kas mēģināja iepriekšējā vakarā taisīt stundu plānus. Bet kaut kādā brīdī es sapratu, ka šitas nestrādā, jo tas bērns vienkārši saka, es gribu kaut ko darīt pilnīgi citu. Un tas ir ok, bet tāda varianta, kad nedarīt neko tādu, mums vismaz mūsu ģimenē nebija. Tā kā, protams, izņemot variants, kad es jau, kā jau Sintī zina, ka es esmu vecmāte, ka man kādreiz, bet es arī varu savu darbu saplānot, ka, teiksim, tajā brīdī, kad es ar bērniem mācījos, man tikšanās bija tikai pēcpusdienās ar grūtniecēm, bet, protams, ja tās bija dzemdības, tad es, protams, biju prom dzemdībās, un līdz ar to varbūt kāda diena izkrita, un tad attiecīgi bija bērniem kaut kādu uzdevumu, ko viņi kopā veic. Protams, kad jau bija lielāka, mazāk, tad jau tur varbūt bišķi savādāk. Varbūt var padalīties tiešām par to patstāvību, jo, manuprāt, mājmācībām ir tā burvība iemācīt bērnam ļoti ātri patstāvību. Arī varbūt, jā, un jautājums, teiksim, par mācīšanos gan jā, gan nē, jo diezgan daudz lietas mēs tomēr darījām kopā, un kas, protams, es domāju, ko tu domāji par savu patstāvību, noturību, kaut kādu uzmanības, varbūt, jā. Kā mums jā, un tad, protams. Mums ir likums no 6. klases, ka viņam jāiet skolā, bet viņš var tālāk paņemt vai ne kādu tālmācības skolu. Kā tu darīji? Tu domāji, ja par mājmācību ir līdz 6. klasē, un no 7. klases attiecīgi ir iespējams tālmācība. Jā, man arī kā kuri bērni, jā, bet man arī liela daļa ir beiguši tālmācību vidusskolu arī, jā, nu, teiksim, bet arī dažādi, teiksim. Šeit Latvijā vai paņēma arī ārzemēs? Latvijā, īstenībā, tas ir vienkāršākais, un patiesībā tur tā kā var nosacīti teikt, tas tāpat tās ir, tās ieskaits nokārtot bērniem pastāvīgi vispār nav problēmas.
un viņiem ir daudz brīvā laika. Tā kā tur mēs tāpatās daudz ko kopā darījām. Bet arī var dažādi, teiksim, man 4. bērns izvēlējās pats, tad arī pēc mājmācība, ka viņš iestājās mūzikas vidusskolā, jā, patstāvīgi, jā, kas viņam patika, jā. Un tā kā tas tagad man parastā nosacīt parastā arī tā kā valsts ģimnāzijā iestājās pēdējais bērns, un tas bija arī viņa izvēle, un īstenībā es sapratu, ka ar vienu bērnu un pusaudzi mājās atkal tas nav mans, jo pusauģi gados bērniem vispār, sevišķi puišiem, ir rodas pretestība pret ko mamma mēģina stāstīt, tā kā, bet tas ir katrai ģimenei varbūt pilnīgi citādāk, bet tas ir tāds arī bonus, un ko es arī redzu ar citām mājmācību ģimenēm, ka viņām nav zemāks līmenis kā bērniem, kas katru dienu skolā sēž, skolas solā, un teiksim, mēs skatāmies kaut vai tos eksāmenus, viņi patiesībā bieži nokārto pat daudz labāk. Un tas, protams, arī ļoti atkarīgs no bērna, bet tas ir vēl viena varbūt piebilde, ka mājmācība dara visiem bērniem, un arī bērni var būt dažādi, gan tiem, kas ir ļoti talantīgi, gan tiem, kas varbūt ir kaut kāda mācīšanās grūtības. Piemēram, arī, teiksim, ja kādam bērnam ir mācīšanās grūtības, tas ir tas muļķīgākais, ko mēs viņam varētu darīt. Teiksim, tad tu vairāk sēdi stundās, jā, kopā ar 30 citiem bērniem, vai otrādi bērns ļoti tālu, un teiks, tu atsēdi vairāk tās stundas. Nē, mēs abos gadījumos viņi visvairāk var iegūt tieši, ja viņam ir kaut kāda šī, kā var teikt, individuāla apmācība, vai ne? Tas tā pats par sevi ir. Vai es dzirdēju tādas zelta atslēdziņas par to, ka viņi izvēlas, viņi zina, ko vēlas, ka viņi paši jau un tu varbūt skaties tiešām, kas viņiem interesē, un tur liki pastāst to savu pieredzi, kas ir izdevies. Zini, gan jā, gan nē, jo es mēģināju piedāvāt bērniem tā kā izglītību visnotaļ plašu. Nevis, teiksim, vienā, protams, ka varbūt varbūt dažādi, varbūt ģimene, kur jau no bērna, kā es zinu, ka viņš būs sportists vai tieši otrādi mūziķis vai mākslinieks vai zinātnieks, bet patiesībā tas, ko mēs darījām, piedāvājam bērniem, tā kā attīstību, kas, man liekas, ir ļoti svarīgi, attīstību visos virzienos. Tas ir, teiksim, jebko, tā skaitā, piemēram, dabas zinības. Dabas zinības, tas, man liekas, katram bērnam tas ļoti interesē. Es nezinu tādu bērnu, kuram tas būtu garlaicīgi, jā. Tas, protams, atkarīgs, kādā veidā mēs viņam to piedāvājam, bet, piemēram, iet pārgājienos, tur pētīt, meklēt, skatīties, tur viendīgi lapis, divdīgi lapis, vai tur, piemēram, puķītis. Man tas arī, ko es izmantoju, man liekas, ka man vairs nav. Es jau atdevu grāmatu, man bija brīnišķīgs grāmatas, tikai vienu, laikam es te atradu, kas jau ir tāda jau lielākiem bērniem, bet man bija brīnišķīgas grāmatas, tieši arī, kas pēc šī Charlotte Masona pedagoģijas, tā kā aicina mācīties, un viņa runā, zināt, par kādām, par dzīvajām grāmatām. Tā ir tāda grāmatā, kuras tevi ievelk un interesē, lai tu gribētu vēl un vēl uzzināt. Un tā kā arvien vairāk par to tā kā izpētīt. Jā, man tas sanāk, piedod, Cintī, lēkāt no tēmas uz tēmu. Nē, feini. Kāpēc tu īstenībā izvēlējies to Masonu, to Charlotte? Zini, tas bija pilnīgi netīšām. Es dabūju, kas man likās ļoti interesanti, arī internetā nopirkt mājmācību grāmatu, kurā es redzu, bet viņi ir pēc Charlotte Masona pedagoģijas, un tad es sāku pētīt, kas tad tā Charlotte Masona tāda ir. Un tas bija tas, kas teiksim, man tā parādīja, kas tad tas tāds ir. Jā, tā kā es varbūt var pēc tam ar tevi padalīties ar tām galvenām lietām, un kas tur tāds ir, un viņam ir ļoti labs ar grāmatas par to, kā sākt vispār mājmācību, kā jebkuru no priekšmetiem mācīt. Un, teiksim, varbūt es zinu, ka tava tēma ir mūzika, un teiksim, par tādu, ka, piemēram, kā bērnam mūziku mācīties, tas sāk, teiksim, pavisam maziem bērniem ir pavisam vienkārši klausīties. Sākumā klausīties, nezinu, piemēram, tu gribi kaut kā izvēlēties Mocartu, un tagad liec tam bērnam fonā visu laiku to Mocartu, un tad viņš jau atpazīst. Zinu, šitas taču ir Mocarts, piemēram. Ja. Vai Metalliku. Bet tieši par klasisko mūziku, teiksim, tas ir arī, teiksim, ko es noteikti visiem bērniem arī ieteiktu, to pamat tā kā nodot, gan grāmatas tās, kas ir, teiksim, klasika grāmata,
gan mūzika, gan teiksim, tie mākslas darbi. Nu, protams, arī var būt ģimenes, kas saka, man šitas galīgi nav vajadzīgs, bet, nu, teiksim, man kā mammai likās, jo es zinu, ka man arī mani vecāki tieši to man no bērnības jau ir devuši, gan, piemēram, ka mēs kopā gājām uz muzejiem, gan mēs gājām uz koncertiem, gan mēs uz teātriem gājām, ka man likās, tas ir svarīgi saviem bērniem to nodot. Un tu to vari, kā es minēju, jau pavisam maziem bērniņiem, arī starp citu pa grāmatām klasikas. Pat arī tad, kad man bērni mācīja lasīt, es viņiem vakarā lasīju priekšā kaut kādu klasiku, ko viņi varbūt tāpat nelasīja. Kas īstenībā bija ļoti interesanti. Kad, piemēram, nezinu, Jaunsudrabiņu balto grāmatu, sāk lasīt. Es domāju, ne tik mazai kā tava mazā ir, bet, teiksim, jau tādiem bišķi lielākiem bērniem, viņiem tas likās, nu, tāds arī tāda nosacīt, tāds gulētiešanas, tāds rituāls, ļoti brīnišķīgs. Nu jā, bet vēlreiz tad atgriežoties par, teiksim, to Šarlotu Meisanu pedagoģiju, es varbūt, bet laikam man būs sarežģīti, bet es te varu aizsūtīt, pēc tam es te atvēru vienu prezentāciju. Tātad, kas vispār, ko viņa saka, tātad, kas ir izglītība? Ka es jau to bišķi ieskicēju, ka tas ir pirmkārt tā gaisotne, kādā bērns aug, tā vide, kur viņš aug, un arī vērtības. Un otrs ir disciplīna, tas ir tā disciplīna tādā labā nozīmē, tas ir bērnā ieaudzināt labus ieradumus. Un, nu jā, tātad, un gaisotne, nu jā, un tas, man liekas, ir arī ļoti, ļoti būtisks aspekts, ko varbūt tās arī jūs kā mammas esat pamanījuši, ka patiesībā, ja bērnam ir labvēlīga gaisotne mācīties, viņš to var apgūt daudz labāk un ātrāk nekā, piemēram, bailes. Jā, bailes. Jā, tāpēc, teiksim, liekas, tas saka, runājot par mūziku, piemēram, ka mūzikas skolā tev tur galvenais ir kaut kādās ieskaities atspēlēt, tas, man liekas, pilnīgi garām. Tev ir, nu, kas svarīgākais, lai bērnam ir šis prieks mūzicēt, ko es, teiksim, arī savējiem mēģinājuši nodot, vai vienalga, lai nebūtu tās ieskaitas vai atskaitas, būtu tas svarīgākais, bet svarīgākais ir prieks. Tātad gaisotne, pat tie labie ieradumi, kas, man liekas, arī ļoti svarīgi, piemēram. Nu, un kas vēl ir ļoti svarīgi, nu, piemēram, nu, tas jau ir bišķi lielākiem bērniem. Tu noteikti ļoti labi zini, ko tu gribētu tais bērnos ieaudzināt. Nu, piemēram, kāds te var būt kaut kāds vērtības, bet arī, piemēram, ieradums. Nu, ka viņi nezina, viņi sakārto savas mantas, vai viņi māca, piemēram, nezinu, veselīgi ēst, uztaisiet vēl. Nu, īstenībā ļoti, ļoti daudz lietas, lai viņi spēj palēnām ar, piemēram, tikt galā, ja viņiem ir kaut kādas emocijas visādīgs. Un kas ir svarīgākais, nu, tā kā nemēģināt, es tagad visu darīšu, tu vienkārši vienā brīdī izgāzīsies un jūtīsies drausmīgi, un gribēsies tikai visu laiku šķendēties, tas apcīt ir tāds arī diezgan nelabs ieradums, kas mums citreiz ir, ka mēs ieraugam, piemēram, vienmēr to negatīvo, jā, teiksim, bērni kaut ko mājās dara, kaut ko, un kāpēc šitas te nav novāks, vai kā es rāku? Jā. Aizmirst, ka tu tomēr gribēji to bērnu, dzemdēji un tik ļoti gaidīji. Bet arī nepamanīt to, kas ir labs izdarīts. Citreiz mums ar otrai pusītē mēs citreiz pamanām, kas ir varbūt nekā, bet daudzkārt vairāk ir labāk, ko mēs nepamanām. Bet kā es tā kā minēju, tad izvēlies vienu, ko tu tajā brīdī gribi tam bērnam nodot un tikai uz to vienu koncentrējies. Un kad tu jūti, ka šitas jau mums strādā, tad tu vari atkal ķerties pie nākamā. Un galvenais, kad izmantot arī to iedrošināšanu, nevis teiksim, visu laiku šķendēties. Nu, jūs zināt arī, ka tas ir galīgi garā. Un, piemēram, tas varētu būt, piemēram, kāda varētu būt ieradumi, piemēram, pieklājīga, labsirdība, labas manieres, kārtīgums, un tie varētu būt ar, piemēram, nu, kaut kāda, gan ar tā paša iztēle, domāšana, uzmanība, nu, tur īstenībā ļoti daudz lietas, ko mēs varam bērnos nodot. Nu, tas bija tad 3 tie bloki, pirmais ir gaisotne, otrais ir disciplīna, un trešais ir jau dzīve. Un pēc tam tā arī svarīgi tā dzīvē, ka mēs iekļaujam nevis tikai kaut kādus sausus faktus. Un īstenībā mūsdienās tādus sausus faktus bērnam gan rīz nav vajadzība iekalt. Nu, kā jūs jau zinat, visu var atrast internetā, vai ne? Mākslīgais intelekts to visu pateiks. Ļoti labi pateikt. Tas ir arī vēl viena, ka man kāds, bet tu reizrēķini neliksām bērniem iemācīties no galvas. Starp citu, nē. Viņi vienā brīdī viņi paši vienkārši zināja, bet mēs darbojāmies, un, teiksim, viņi arī sākumā ātri skaitīja galvā, un kaut kurā brīdī viņi vienkārši to zināja. Protams, tas arī var būt dažādi, kā ir vecāki, kuriem liekas tas ļoti svarīgi, viņiem tā kā iedzīt galvā, bet nē, ja jūs to kopā darat, viņi to paši kaut kur. Tu saprati, Baiba, tas ir caur izpratni, tieši tā mācīšanās caur izpratni, tas ir tas?
Caur izpratni, bet caur ieinteresētību. Un teiksim, ko es minēju par tām dzīvām grāmatām, tādām grāmatām, kas ir nevis sausas, bet, teiksim, ļoti daudz tādas grāmatas, kad tu skaties par to pašu mūziku, citu arī es kādreiz no bibliotekas ņēmu tādas grāmatas, kā viņas sauc, es neatceros, bet arī par kaut kādiem no komponistiem bija, kur tā ļoti atraktīvi viņa dzīves stāsts ir atsāsties, ka tas tev vienkārši ievelk. Nevis vienkārši, teiksim, formāli kaut ko. Jā, tie stāsti, vienalga ar to vēsturi, ka tev ir tie stāsti, kas tevi ieinteresē, nevis vienkārši tur sausi kaut kā, jā, ka franču revolūcija bija tādā un tādā gadā, tā, bet ka tas tevi ievelk un iesaist, ja, un, piemēram, un vēl kas ir, kas mums arī kā mamām ir jātrenē, bet tas man vismaz, man liekas, ka man ļoti labi izskatās būt pašam ieinteresētam. Ja tu teiksi, man šitas priekšmets galīgi griebjās, bet tev tas ir jāmācās, šitas nestrādās. Tas pats arī skolotājiem, ka viņš nāk uz klasi, tā ļoti labi mācīja. Viņam ir jāpatīk un visiem iepatīkās bērniem. Ja tas tev patīk, tad arī tu bērnus. Protams, tur ir stāsts ar, teiksim, kādā līmenī, kurā vecumā var uztvert, bet tas ir stāsts par to, jā, ka to pašai tas interesē. Nu jā, un kā es minēju, tad kādas ir tās pedagoģijas, piemēram, Šarlota Meisona tā īsti izstāstot, tad tur ir divas svarīgākās metodas. Viens, kas teica dzīvās grāmatas, atrod foršas grāmatas, un tur ir ļoti labs ar mācību grāmatas, piemēram, par to pašu cilvēku ķermeni, par dabas zinībām, ļoti daudz superīgas grāmatas. Un otrs ir atstāsta. Protams, nav ne jau pavisam maziem bērniem, bet lielākiem bērniem, un tur atstāstam, piemēram, es tev kaut ko izlasu, un tad tu man pastāsti, ko tu no tā visa atceries. Un kas tev no tā visa uzrunāja? Tā kā paša domāšana viņam jau jāveido. Jā, un tas tev arī ļauj tā kā noformēt, un ja, piemēram, to var ļoti labi mācīties ar dažādu vecumu bērniem, tas mazākais kaut ko vienu tikai uzsver, bet tas otrs jau sāk vienmēr ar mazāko, jaunākais pasaka, ko tu sadzirdēji, kas tev likās interesanti, un tad nākamais. Un tad tur ir kaut kāda arī konkrēti praktisks lietas, ko mēs varam tā kā pēc tam skatīties, meklēt, pētīt dabā, ja. Un vai zīmēt, vai krāsot, vai tā tālāk. Ja, tā kā tas ir, tas tāds ļoti vienkārši. Un vēl tas, ka tu arī kaut kādā brīdī tu redz, ka tie bērni vairs nefokusējas uz to, ko viņi dara, tad vienkārši Raidī. Jā, un teiksim, tur, jā. Kā ir tie dažādie vecumi? Ka, piemēram, tu iedod vienkārši grūtāk, jūs mācāties vienu tēmu, bet vienam ir grūtāk un vienam ir bišķi vieglāk, vai kā? Tā uzdevuma ir ļoti daudzi priekšmeti, ko var mācīties kopā. Vēsture, dabas zinības, ja. Ir atsevišķi priekšmeti, kurus jāmācās, ir, pa vecuma līmeņa, piemēram, matemātika, arī, mūzika arī var kopā daudz ko darīt, ja, ļoti daudz ko. Māksla tāpat var kopā ļoti daudz ko darīt. Ja, Mazais ir vienmēr ieguvējis, viņš jau mācās no tā vecā. Kā vismaz alternatīvā pedagoģijā tā ir. Vienmēr tas mazais ir daudz gudrāks. Bet arī lielie īstenībā. Jā, un tas tāds ir atkāpē. Es atceros, ka es tikai pirmajam bērnam mācīju lasīt. Visi pārējā jau tā paši kaut kādā brīdī iemācījās. Jā. Jā, bet ļoti daudz lietas var darīt kopā un katrs savam līmenim atbilstoši. Es saku, ir valodas citreiz arī svešvalodas, tās varbūt kaut kur vajag, vai latviešu valodu vajag atsevišķi, tā atkarībā no līmeņa arī matemātika, bet lielākā daļa priekšmetu var ļoti daudz ko darīt kopā. Un tas īstenībā pat vajag darīt kopā, un ar vairāk bērniem tas ir daudzkārt interesantāk. Ja ne savējiem, tad, teiksim, kaimiņu bērniem, nekā vienam pašam. Kāda, Baiba, varbūt ir tā darba vide? Kas tev palīdzēja viņu iekārtot, ko tu pamanīji, piemēram, mapītes, konkrēts galds, ir vieta, kur ir jāfokusējas, vai ne, ka zinām, tur mēs pamācīsimies. Jā, galds, bet ir diezgan brīvi. Citreiz, piemēram, tu to var arī ārā darīt. Protams, ir dažādi, teiksim, mēs arī neesam tādi, es tev teicu par to pedagoģiju, bet mēs arī neesam tikai tā un nekā citādāk, mēs arī bijām diezgan brīvi. Piemēram, tas pašs Montessori pedagoģija, kaut kādi materiāli man ir, tie, protams, arī savu vietiņu, kuras mēs izmantojam, piemēram, priekš matemātikas ideāli, super, man ļoti, ļoti patīk, jā, tā kā. Lai gan citreiz man arī bija tāds, kā mammai, kā var teikt, aplausiens, jo es tur ieguldījos, tur taisīju visādus materiālus,
Tie bērni ļoti ātri viņas apguva, un visu viņiem tas vairs nebija interesanti. Un Protams, tu ja tev tā vairāk bērni var stundas tā, piedāvāt nākamie. Jā, tāpēc mēs tāpēc tam jau arī, stundām. jā, tāpēc mēs tagad pēc tam arī diezgan daudz ko darījām vienkārši kopā. Bet galds Un un atrast- krēsls un tādas tā kā primitīvi Nu, jā, basic protams, ka darba tādas vide. lietas, jā, protams, tas jau ir pats par sevi saprotams, jau un ērti, kur tu vari sēdēt un klausīties, un jā, katram, protams, savas arī. Citu vislabāk kādas kladītes, kur tu vari pats ar zīmēt, krāsot, un tas ir piemēram, ka mēs parasti stundu beidzām, te viņš atkarībā no tā bērniņa līmeņa, viņš tur pats uzzīmēja, uzrakstīja, vai varbūt pateica mammai, viņa pierakstīja, ko tu atceries un ko tu esi iemācījies. Jā, nu, tur tādas lietas ļoti, ļoti brīnišķīgas. Nu, piemēram, par to pašu mākslu, tur, protams, arī varam mēs iet arī uz muzejiem, bet varam mēs, piemēram, arī kaut kādus tos iegādāties, kaut kādus, teiksim, mākslas darbu reprodukcijas, kur pēc tam bērnu, kur iepazīstina, bet mums arī daudz grāmatas mākslas bija. Teiksim, tas ir tas, kas man bija svarīgi, bet tas varbūt arī dažādiem vecākiem. Man ļoti daudz grāmatas bija un ir mājās, ko mēs izmantojām mācībām. Jā. Tev izdevās, piemēram, vīzija, maza vīzija, aptuvens gada plāns, un te jau kā būs, tu kaut ko tādu darīji? Vai Zini, drīzāk nē, bet tas, kas mums bija vajadzīgs, un tāpēc, kā jūs droši vien zināt, ka tomēr ir jābūt kaut kādai skolai piesaistītam, tad mēs tomēr plus mīnus skatījāmies, tās galvenos priekšmetos, lai mēs esam, kā var teikt, gada plānu apmēram apskatīt. Dabaszinībās, tas nav svarīgi, jo dabaszinībās tur diezgan brīvi var starp tām klasēm variēt, bet, piemēram, jā, tur kaut kādā matemātikā seši, kur bija arī pārbaudas darbi kaut kādi, vai valodās, vai vēl kādos pēc tam lielākās klasēs priekšmetos. Lai gan vēsturi var tik interesanti mācīt, bet arī tur atrast, tad tur ir tas, kas man palīdzēja, vienkārši tās konkrētās klases mācību burtnīcas kaut kādas vai grāmatas. Protams, var arī parasti tā sadarbības skolas bibliotekā var dabūt, bet kas man patīk, teiksim, tās darba burtnīcas atrast ar bērniem, piemēram, aiziet uz to pašu, zvaigznes grāmatnīcu un ar bērniem pastīties, kas ir tāda, tā burtnīca, kas tev visvairāk uzrunā. Un tad pēc tā sakā, tā kā tu zini, ka tas būs tas pamats, ka tu tomēr esi tajā burtnīcā izgājis cauri un tās tēmas viņš zina plus mīnus. Tā. Bet citos priekšmetos mēs pilnīgi skatījāmies pēc dabas zinībās, tur, piemēram, ļoti pēc bērna, arī pēc iespējām, kur mēs konkrētā brīdī varējām kādos pulciņos, mums tāpēc blakus ir no mums personīgi netālu botāniskais dārs, līdz ar to mums tur bija brīnišķīgi iespēja pulciņos iet un piedalīties, un brīnišķīgi skolotāji, kas ar mājmācību bērniem sadarbojās, kas interesē visus manus bērnus pa botāniku, es liekas, cik garlaicīgi, bet tad es ļoti daudz, kas interesants. Plus jau, kā saka, papildus tam skolai, es arī tiem bērniem iedevu to, ko es gribēju nodot kā māma, kā es minēju, tas varbūt, teiksim, kaut kāds gan mūziku, gan kaut kas no mākslas, gan piemēram, ko mēs arī jau pišķi lielākiem bērniem, pa bišķiņam latīņu valodu mācījāmies, kas man likās arī ļoti interesanti. Tev arī daudz vieglāk ir daudz lietas, tos pamatus, piemēram, vārdu saknēm atrast. Plus vēl kaut kādas valodas papildus tam, kā saka, parasti tajām arī atrast resursus, kā mēs kopā mācīties. Tā. Un, protams, arī pasportot, tas arī svarīgi, jā, to aspektu neaizmirst. Bet jā, kā jau es minēju, katra ģimene ir savādāk. Es te nedaudz padalījos, kā varbūt mums ir gājis. Super, noteikti dzirdēt, jā, to iekšējo, jo man liekas, es nezinu, kā ir... Daudzi ar to dalās. Liekas, ka daudzi grib tomēr ģimenēs paturēt un tā mazliet mazāk dalīties. Tikai varbūt kāds, kas tieši to mājās dara, tad varbūt tikai kādai citai ģimenei. Kā ir vispār cilvēki dalās? Tu esi pamanījusi ar to? Mūsējie, jā. Tas saka, mūs, kas mēs esam tās mājmācību ģimenes, mēs, protams, to darām. Mēs arī... Tagad jau sanākam bērni vairs jau izauguši no mājmācības vecuma, bet, kad mēs bijām mazāk, mēs, teiksim, regulāri tikāmies ar citām ģimenēm, un kādu laiku mēs pat kopā mācījāmies, un pēc tam mums bija vienkārši, ka bērniem bija brīvā spēle, un mammas kopā runāja, dalījās, dzēra tēju un pļāpāja savā starpā.
Bet tas arī, šī draudzēšanās socializācija ir ļoti, ļoti svarīga. Bet tas, protams, ir, dažādi. Ir vecāki, kas arī varbūt tās par to daudz nerunā, jo viņi domā, ka, kāds viņiem tur, nezinu, tāpat kā tu zini, par mājdzemdībām arī ir vecāki, kas apzināti par to nedalās savu izvēli, jo zina, ka kāds viņiem varētu tur savus viedokļus izteikt. Tāpat par mājmācību arī ir, teiksim, es jau pēc gadiem varu pilnīgi droši par šīm lietām runāt, jo es zinu, ka tas strādā un ir brīnišķīgi. Teiksim, vecāki, kas vēl paši nav īsti pārliecināti, kā tas strādā, ja viņi paši ir vēl drusciņi nedroši, un kad viņiem kāds tagad uzbrauks virsū, ko tu šita bezatbildīgie vecāki, kas tu jūs tur bērnu siltumnīca audzinās, ja tu nezini, kas tur no viņiem izaugs, ja? Vai ko tu iedomājies, ka tu visu spējas viņiem nodod. Bet, protams, ka mēs spējam nodot un sacīt, viena ļoti interesanta lieta, ko es varu pateikt, kas ar mums bija, kādā no mājmācību grāmatām bija aprakstīta, tāda, ka bija kāda mamma teiks, man bija tur grūti ar tā, ko tad es bērnam varēšu iemācīt kaut kādus tur matemātiku, man pašai tur bija skolā, ka rūsakam tieši tad varēs, tu beidzot patīk pašai tev nāksies tajā iedziļināties un sapratīs, kas patiesībā ļoti interesanti. Un jebkurš priekšmets var mācīties ļoti, ļoti interesanti. Un es, teiksim, es biju, kā var teikt, es gan mācījos, tas bija arī iemesls, kāpēc man bija grūti uz šo soli iet, es mācījos ļoti labā skolā, pirmajā toreiz vidusskolā, ja. Es biju teicamniece, bija ļoti labas atzīmes, bet tas nenozīmē, ka es, piemēram, pēc būtības sapratu, teiksim, man bija fizikā labs, kas pēc būtības saprat, kas tur notiek, kurā brīdī. Iezubri aizmirsti. Jā, bet tieši ar bērniem kopā mācoties, tu iedziļinies un saproti, kā tas strādā, vai kā, teiksim, dabaszinības, atceros arī sev no skolas laika, es paskatījos, cik interesanta grāmata, un tad es sāku viņu sāku mācīties, un tev tā interesi kaut kur pilnīgi tiek nogalināti, atcer kaut kādiem, teiksim, kontradariem, vai es nezinu ko. Bet ar bērniem kopā tu saproti, ka tas tiešām ir interesanti. Tas par to, jā. Tā kā nesatraucies, liekas, ka es tur šito te nezinu, ne, tu ļoti labi arī iemācīties, vai liekas, ka man šitas neinteresē. Bet patiesībā par to pašu matemātiku, tur tik daudz forši arī materiālu, ko var izmantot. Vai piemēram, tas ir, teiksim, grūtāks, starp citu, ir daudz vieglāk tā kā, piemēram, ja jūs ejat to laiku, kad jūs jau uzreiz no sākuma ar bērnu esat mājās kopā, tas ir super. Ir grūtāk, ja bērns kādu laiku ir bijis sistēmā, un tad viņi izņemt ārā. Tad parasti ir kaut kāda pusgada, citreiz pat gada vai adaptācija. Kad tas bērns tagad gaida, ko ta mamma viņam liks lasīt. Tagad izlas no šitās lapas puses līdz šitai. Bet kad viņš pats sāks iet, tas var prasīt laiku. Un tad ir tāda situācijas, ka varbūt, ka mamma saka, viņu to nekas neinteresē. Saka, kā tiešām nekas neinteresē? Vispār viņa putni interesē. Saku, super, tad jūs varat visus priekšmetus mācīties ar putniem. Ja? Skaitīt vai ne, tur visu. Vai, piemēram, ļoti daudz no matemātikas var apgūt caur virtuvi. Ja? Tur svērt, mērīt, skaitīt, ēst gatavojot. Ja? Tā kā. Praktiski, vai ne? Praktiski, un kad tu esi mājās, tu vari integrēt tos mācīšanos visā, ko tu dari, ja? Es jau smējos, ka parasti mājmācība ģimenēm dāvanas viss ļoti praktiskas, varam tur tāfeles, materiāli. Labi, tas tā. Krītiņi. Višķi ar humoru, jā. Un citu, piemēram, par to pašu matemātiku. Es zinu, ka mums, ja te nepatīk bērnam, vai pieksim, arī burtiņus rakstīt, viņam nepatīk rakstīt burtnīcā, kāda problēma viņam rakst uz tāfels, un, teiksim, manēja rakstīja uz tāfels, viņam tas ļoti patīk. Ja? Super! Tā kā tur var ļoti daudz ir materiāli, tikai jāpameklē, un var arī padalīties tiem resursiem, ko es zinu. Galvenais būt tai sajūtai un iedvesmai, ka es to gribu. Un tas arī un ka tas ir visforšākais tieši man un manai ģimenei, maniem bērniem. Un tas noteikti nav visiem, tas ir tāds, var teikt, arī tāds šaurais ceļš, kam vajag, būtībā pēc būtības vajag vienam no vecākiem būt gatavam lielu dienas daļu tomēr būt kopā ar to bērnu. Tu nevari, piemēram, strādāt pilnas nozi no rīta līdz vakaram un būt bērnu mājmācībā. Tad tas jau vairs tā nebūs un nestrādās.
Un arī otrs pusīts atbalsts. Tas arī, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi. Teiksim, mums arī tētis bija priekšmets, piemēram, astronomiem. Man vīram ļoti patīk šī tēma. Vēl kāds cits, to viņi kopā, piemēram, bērniem apguva mācījās. Un ka viņš arī to atbalsta. Tad citādāk tas arī nestrādās. Ja. Tāpat arī pa maidzemdībām. Es atceros, tu man arī minēji, lai abi ir kopā, jā, un lai abi ir viena. Jā, tieši tā, jā. Un kā īstenībā, jā, tā klausoties, tieši iedomājos, tev kā mammai bija kaut kā grūti, ne masku pārlikt, bet, piemēram, ka bērni pēkšņi saka, tā pierastu tagad mamma, bet pēkšņi tu gribi arī iemācīt, bet, lai gan mamma jau vienmēr tāpat ir, kā pamāca, bet, pēkšņi to skolotājs loma mazliet, ka liekas, viņi man vairāk ničosies, ka tā var būt tāda baila, ka tomēr, tāds stingrāks robežs un kā tas viss izdevās. Jā, bet, zini, tas pats stāsts, kas es tev stāstīju par sākumā par tiem 3 blokiem, ka tas ir varbūt pat pamats ir nevis sākt ar to mācīšanos, bet sākt ar tiem labajiem ieteikumiem. Un tas ir patiesībā arī, un arī, kas man liekas, kad, protams, vecāku autoritāte, bet tu zini, ka tad ļoti liela atšķirība, vai es esmu autoritatīvs vai vai es esmu kā autoritāte bērniem, vai es mēģinu tā kā diktators, un tās bērni ļoti labi sajūta. Un tu varbūt tās diktators, teiksim, tos varbūt pirmos gadus, un vienā brīdī viņš paaugsies lielāks, un viņš saka, atvainās, pasūtīs vienu māju tālāk. Ja. Bet tieši, ka tu esi savam bērnam autoritāte, un tas, man liekas, ir svarīgi. Protams, ka tur arī, piemēram, tās kaut kādas robežas nolikt, arī teiksim, kaut vai tādam pašam mazam 2-gadniekam, bet arī pieņemt un redzēt apmierināt tās viņa vajadzības. Un es arī nesaku par to, ka tagad bērnam uz vārda jāklausa vecāki, bet vienkārši viņiem ir jāieklausās, teiksim, un jāsaprot, un, teiksim, tās attiecības jāveido cieņpilnas, kā mammai ar bērnu, un tad jau tas automātiski kā mamma jau arī esi skolotāji. Jebkurā gadījumā jūs kā vecāki esat tie primārie skolotāji. Kā tu nodrošini? Kā cieņa un mīlestība, tas ir iespējams. Jā, tas, kas jebkur skolām ir arī vajadzīgs pedagoģijā, un kāpēc ir bieži. Jā, jebkuru cilvēku mīli. Tas ir pamats. Un kurš vēl vairāk savu bērnu cienu un mīl, kā tu kā mamma? Jā, protams, robežas ir cits stāsts, bet arī, ja tas bērns, protams, viņš kaut kādā brīdī pārbaudīs tās robežas, bet viņš arī ļoti labi zinās. Viņš sajūtīs to mīlestību, ja viņš tāpatās, un tāpēc ir ļoti svarīgi tas, ko es vēl minēju, atceries par to, lai mamma ir normāli ar sevi tiek ar savām robežām galā, lai viņai nebūtu kaut kādas traumas. Tas, starp citu, bērni ir ļoti, tas atkal vēl varbūt cita tēma, bērni ir tādi trigeri, kas mūsu kaut kādas bērnības traumas uzceļ augšā, vai kaut kas tāds, kas manī nepatīk, viņu ļoti labi uzceļ augšā. Es jau to grūtniecībā sajūtu, tā kā es gatavojos vēl. Jā, tā kā, savā ziņā pat jāstrādā ir ar sevi, un ja mēs kā personības būsim arī emocionāli nosvērts, ja mēs paši spēsim tikt ar savu dusmām galā, ja, tādā, protams, ka varbūt mums arī vienā brīdī var mūs kaut kas izvest jautājums, ko es ar to daru, vai es bļauju uz bērnu, vai tomēr mēģinu, un pat ja es tā kādreiz sabļauju uz bērnu, kas pilnīgi arī varētu būt normāli, kad es arī kā mamma atvainojos, ka tas nebija forši, un tad arī bērni zinās, kā tādās situācijās, kas jau ar tagad lieliem bērniem, ar tīņiem es piedzīvoju, ka ar tīņiem kādreiz tie hormoni traka, viņš pasaka kaut ko nepieklāja, tu vienkārši neņem personīgi, bet tas kādu laiku tu redzi, jā, ka viņš atnāk un saka, zini, piedod, tas nebija forši, kā es izrunājos, jā. Un tu saproti, ka viss ir kārtībā, jā. Un tad tā kā pamats, ja mēs strādājam ar sevi, ja mēs paši, ja pat vajag varbūt ejam pie terapeita, lai mēs paši esam kā personības adekvāts, tad mēs arī spējam nodot tiem bērniem vai ir otrādi, ja mēs to nevaram, tad arī tas vispārējais būs. Protams, arī maziem bērniem ir ļoti svarīgi pamatā paskatīties, vai viņu fizioloģiskās pamatvajadzības, bet arī lielākiem ir apmierināts. Vai viņi, piemēram, nav badā. Jo ir bērni, kuriem, teiksim, ja viņi ir badā, viņi vienkārši sāk ļoti kašķēt, vai grib gulēt. Viņi vienkārši tā sāk kašķēties un izpildīties. Un tagad mēs tiekam ar šito galā un tad mēģinām visu pārējo. Jo skolā nevar tā nolikt, tagad pagul zem galda. Jā, mājās var. Jā.
Bet ir daudzi bērni, teiksim, sevišķi puiši, bet varbūt arī meitenes, kas vienkārši, piemēram, nevar nosēdēt 40 minūtes mierā. Nevar. Vai pirmajā klasē tas ir. Viņiem arī vajag kaut kādas kustības. Viņiem vajag kaut kā, teiksim, mums bija bērni, kā arī lasīja grāmatas, uzkāpa kokā, ja tur dārzā. Kāda populēša? Jā, tā kā. Jā, un te mums ir tā brīvība ļaut viņiem arī iespēju. Jā, grāmatas mudināt lasīt ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas mūsdienu jaunatnē diezgan liels izaicinājums. Bet arī tas jau ar kaut lielākiem bērniem runājot, arī nenoliegt, piemēram, arī tos pašas iespējas, ko mums dod arī internets un dators un tādas lietas, ka tur arī ļoti daudz iespējas labu kvalitatīvu zināšanas, informāciju. Un tā tālāk iegūt. Jā, iedvesmoties un teiksim, tās pašas valodas bērni apgūst citreiz vienkārši, brīnišķīgi ātri, arī vidi radīt, arī ļoti labi satikties ar, teiksim, mājmācību ģimenēm, kas runā citās valodās, to mēs arī esam darījuši. Super vienkārši tiem bērniem. Bērniem arī to viņi apgūst. Jā. Tā kā es varētu par šo tēmu runāt ļoti ilgi. Es nezinu. Protams. Tev varbūt kaut kas tāds, ka tu jūti, ka tā informācija ļoti noderēta, ka tev ir pilnīgi jāpasaka tiem vecākiem, kas vēlas mājmācībā, kas būtu tāds no tevis tieši nāktu, kas būtu svarīgs. Primāri, jā, tu saki vēlās, primāri saka saprast, vai šis ir man, vai es to gribu, vai es to varu, jā, savā ziņā tas ir, kaut kādā mērā tas ir upuris, jā, tu zini, ka tev vajadzēs kaut kādā mērā savu karjeru daļai vismaz nolikt pie malas un būt ar bērniem. Jā, un vai es esmu gatavs strādāt ar sevi, jā, es teicu, tas ir svarīgi, jā, un būtībā, tas ir tas, ko jau es arī minēju, tas pamats, pat nemēģināt pārnest, tas ap citu varbūt arī diezgan nepareizi pārnest skolu mājās, bet tā ir pilnīgi cita vide, pilnīgi cita tā kā būtība, bet, te saka, varēs atgriežties pie tā paša, kad radīt pamatā to atmosfēru mājās, kad tādu, kas bērnus iedvesmo kaut ko jaunu apgūt. Un strādāt pie labiem ieradumiem, un tad arī pat kā trešais, tad pakāpeniski arī nodot šīs zināšanas, kuras es kā mamma gribu nodot, jā. Un tāds bonus, ko es redzu pēc saviem bērniem, ko mēs sākumā runājam par to, ka tāda vienā jomā, ka patiesībā mani bērni ir ļoti daudzās jomās, viņas interesē, viņi ir zinoši, teiksim, arī, ko jau es minēju, vienu bērnu, kas mums tagad šobrīd, bet arī viņš arī nezinu, ko viņš 100% tā nākotnē darīs, bet šobrīd, teiksim, viņš ir studē mūziku, tikko iestājās muzikas akadēmijā, bet viņš tajā pašā laikā viņam ļoti interesē un patīk dabas zinības, ļoti interesē latīņu valodu, vēsturi un vēl visās tādas lietas, ko viņš arī, principā, ļoti labā līmenī zina. Un tas ir tāds arī izaicinājums, varbūt mājmācību bērniem, ka viņi ļoti advancēti, ja tā var izteikties, daudzās jomās. Un arī citreiz grūti pieņemt šos lēmumus, bet arī, man liekas, ka tas atkal mūsu kā vecāku uzdevums, kad mēs tomēr viņam dodam šo plašo iespēju, plašās zināšanas, var principā arī skatu uz pasauli un dzīvi. Un vēl viens tāds bonus, ko noteikti mājmācību vecāki var izmantot, tad arī izmanto, ka mums nav, ka mēs neesam piešķirt kaut kādam rāmīti mācību gadam, obligāti mums jāpieskaņos, ka mēs varam arī kādreiz aizdoties, piemēram, kādā kopējā ceļojumā. Kaut kur, teiksim, mācību gada vidū. Vienalga tālākā, tuvākā. Brīvas rokas to darīt. Tas ir atkal tik ļoti izglītojoši, nenoliedzam. Mēs esam tā mēģinājuši, protams, tur daži gadi, kad te Covid un tā tālāk izpalika, bet kaut kur, kaut kādās ekskursijās kopā aizbraukt, kaut kur tālāk vai tuvāk. Tas ir atkal tāds, wow, un ko tur vienkārši paņemt, ja tu esi mājmācībā. Un caur to tu vari iemācīties varbūt daudz vairāk nekā sēžot grāmatā. Un redzot to pasauli ne tikai Atlantā vai grāmatā, bet iziet cauri. Un plus vēl noteikti, ja ģimene domā par mājmācību, es ieteiktu meklēt domu biedrus.
Tas ir daudz vieglāk, ja jūs kopā esat vairākas ģimenes kaut kur tuvumā ar līdzīgu vecumu bērniem, kur jūs varat kopā darboties, ir lietas, ko jūs varat darīt kopā, kaut vai draudzēties, jo tas arī nav mazsvarīgi, jūs pat varat savus mācību darbus darīt kopā mājās, katrs savās mājās, bet kopā, piemēram, draudzēties. Jā, un mums īstenībā arī mājmācību bērni pat arī tagad arī dažādi, bet lielākoties ir bijuši tā kā arī vislabākie draugi, ar kuriem kopā vissakrīgākās lietas var darīt, visu ko, arī lielāki bērni. Tā kā, jā, to es noteikti aicinātu. Un, jā, protams, arī tajā pašā ģimenes skolu apvienībām var meklēt kontaktus, arī dažādi pasākumi kopēji, kuros var iesaistīties, ka to iepazīties, un tu jūti, ja jums sapast ar šīm ģimenēm. Starp citu, mums ir daudzas, cik es zinu, arī mājmācībā tieši mūziķu ģimenes, ja kas. Kā mūziķi ir sajutuši to vibrāciju. Tā māksla, tas ir tas, kas to arī savā ziņā esi tāds kaut kādā mērā brīvdomātājs, kas tev arī dabiski ļauj tā kā izkāpt no tās standarta kastītes, jā. Jā, tas man arī uzrunāja tā intuitīvi. Un varbūt, Baiba, aši 3 pēdējie jautājumi. Tas pirmais būtu pati labākā ideja, ko tu esi saņēmis no citiem un strādājis mājmācībēm. Kas ir Pat labākā ideja? Viena tāda, kas tev nāk prātā, tā laba ideja. Jā, tad laikam, ja tā skatās tā kopumā, vispār ļoti daudz visādas ir idejas, bet laikam tomēr tas, ko es jau minēju par to pašu pedagoģiju, ko sapratu, jā, šitas ir forši, šitas man palīdz, šitas man strādā, jā, tas bija tas. Jā, par to, ko es minēju, Šarlota Meisena pedagoģiju, jā. Ka tas ir pilnīgi norezinēja un jā, visādos aspektos, jā. Būs noteikti jāapskatās. Un otrs, varbūt sliktākais padoms, ko tu esi saņēmusi mājmācībā no citiem. Sliktākais padoms? Drīzāk turbūt varētu būt to stereotipi, kas ir, kā tu tur tiem bērniem ar socializāciju, vai tu tiešām kā mamma tur spēsi viņiem visu nodot. Nē, bet bērni. Un es nekad, jā, tās bailes, bet, lai gan man personīgi šīs bailes nav bijušas, es sajūtu, man tas aicinājums ir, un es zināju, ka es to varu un varēšu piesaistīt. Un īstenībā tie bērni, es arī tagad par to nekaunos, man daudzās jomās, mani bērni ir daudz zinošāk nekā es viennozīmīgi. Un tas ir forši, un es par to, tas nav tas, ko man kā mammai vajadzētu tā kā pārdzīvot, es domāju, tieši otrādi. Bet, jā, es nezinu, pat par sliktāko padomu, jo es vienkārši laikam tādiem neesam sekojis, bet teiksim, tāds stereotipus klasiskos, jā, šitos es ļoti bieži dzirdēju. Pamatā par to socializāciju, jā. Super to apgāst un parādīt, ka varbūt savādāk. Un jau tie pēc stundu pulciņu un arī kur vēl bija pieminēta muzikas skola, viņi jau tur socializējās uz nebēdu. Tieši tā, un socializēt, un pie tam, ja tā mēs skatāmies tīri pragmatiski, vai socializācija ar tikai ar savu vecuma bērniem ir tas pats labākais, ko vispār bērniem piedāvāt, ja? Ka tieši otrādi, teiksim, mājmācībās viņi ar dažādu vecumu, ar jaunākiem, vecākiem, ar pieaugušiem, spēj, starp citu, cieņpilni komunicēt, ja? Un arī pat to, starp citu, es ar mājmācību bērnos, protams, ka mēs bērni atšķirīgi, bet lielākā daļa mājmācību bērnos ir šī pietiekoši augsts pašvērtējums, viņi spēj tev arī cieņpilni argumentēt un arī uzdot jautājumus, nebaidīties uzdot jautājumus un cieņpilni argumentēt. Tas, man liekas, ir tāds, ļoti liels bonus. Jā, un arī starp citu par to pašu muzikas skolu minēju, es atceros, ka man bērni no muzikas skolas tur kādreiz atnāca, man saka, tie citi bērni liekas tādi pilnīgi pārguruši, viņam nekas neinteresē. Jā, kad pilnīgi savādāk, jo viņi, jā, tieši tā, viņiem nav nekādas problēmas, jā, jo viņi nav atsēdējuši jau necik stundas ar vienaučiem, kur jau tu vienkārši, es tā citu arī domāju, tīri praktiski, es nezinu, teiksim, arī mēs esam daudz. Mums ir dažādi temperamenti, bet, piemēram, man arī, es esmu vairāk introverts cilvēks, un man, pieņemsim, arī citreiz sanāk, saistībā ar manu darbu, ka man, piemēram, visu dienu sanāk komunicēt ar cilvēkiem, es vienkārši esmu nogurusi. Un es droši vien, ka jūs arī esat bijuši kādreiz kādā skolas vidē vai bērnārs vidē, un tur tak visu laiku ir bērnā, tur ir visu laiku troksnis. Teiksim, kad vienkārši no tā taču nenormāli cilvēciņš nogurst mazais.
teiksim, man ir bijuši, protams, arī dažādi bērniem ir šie temperamentu emocionālais un nervu sistēmas tips, bet man ir bijuši bērni, kas vienkārši nespēja koncentrēties, viņiem ir troksnis apkārt. Jā. Es to sev piefiksēju bērnībā arī tāds. Un es atceros, ka sāku strādāt skolā. Pirmais mēnesis vienkārši galva dzina, sāp. Un šis ir ļoti, ļoti interesanti. Un tu iedomājies, ko mūsu bērni pārdzīvoja. Jā, to šoku šovu. Un Baiba, trešais jautājums būtu, kas pietrūka tev mājmācībā? Ko tu tā kā vēlētos, ja tev būtu vēlreiz jāuzsāk? Kas pietrūka? Vai jebkas, jā. Grūti pateikt, jo es mēģināju varbūt tos resursus, kas man pietrūka. Tur bija dažādi, jo es arī ļoti daudz gados gājuši cauri. Kādreiz pietrūka, piemēram, labas sadarbības skolas, kādreiz pietrūka kaut kādi, varbūt, vienaudži bērniem. Ceļš, ka viņi izaug jau lielāk, tad bija tas problēmas, ka tādi vienaudži, ar kuriem kopā kaut kādas mājmācības lietas mēs varētu mācīt. Citreiz varbūt kaut kādi resursi, lai gan es saku, es kaut kā iemanījos ļoti labi tikt ar to, ka kaut kā tādu, teiksim, iesaistot ar kaut kāds, es negribu neko reklamēt, bet ir brīnišķīgi, ir tādi, kā saka, pūciņi interaktīvi, kur arī var apgūt tās lietas, kas, teiksim, man kā mammai, protams, es nespēju, tā kā, piemēram, nezinu, skolas ķīmijas kabinetu visu iegādāties, bet te pašā laikā arī ne visās skolās ir iespēja visu eksperimentēt. Bet tad ir iespēja arī izmantot šos pulciņu resursus brīnišķīgs, kur, teiksim, viņi var to izmantot. Jā, tā kā. Tev ir bijis kāda laba pieredze, kādu pulciņu tu vari padalīties? Jā, ļoti. Laboratorijums tiek pieminēts, man liekas. Laboratorijas zinātnes skola, tā bija brīnišķīga. Jā, tur ir, teiksim, fizikas, ķīmijas pamatus jau lielākiem bērniem. Vairāki vecāki man to ir teikuši, tāpēc es priecājos viņus dzirdēt. Jā, noteikti atbalstīšu. Fantastiski. Ir arī dažādas tās pulciņi, kas ir bijuši, botāniskā dārzā, mums bija brīnišķīgs pulciņš, tāpat arī kādi vēl citi tie pulciņi. Kādreiz ģitāru spēle, piemēram, man bērni gāja mācīties vēl kaut kā tā. Īstenībā ir ļoti daudz pulciņu, un ko tu vari bērnam, ja ir laiks, piedāvā. Mēs kādreiz zooloģisko dārzu braucām uz pulciņus, mums gan bija pat tā, bet tas bija arī vesels pasākums ar bariņš mājmācību bērnu brauc uz zooloģisko dārzu. Tā kā, bet tā kā jāsaprot, ka visur un visās vietās tu vienkārši nevari no loģistikas viedokļa paspēt, bet tad mēģināt saprast, kas ir tas, kas tajā brīdī visvairāk ir vajadzīgs. Sporta pulciņi mums arī bija superīgi, jā. Tā kā par pieaugušo varbūt treniņu. Tas bija vairāk bērniem, jā, tā kā viņi tur arī kopā darbojās, jā, tā kā, Tā kā, ja kaut kas arī pietrūkst, tad ir vērts meklēt tos resursus, varbūt arī ārpus, un par to arī nav jākaunās, kad es kā mamma varu visu, nekad man nebūs tā, ka man mājās būs pilnīgi viss, un tā arī, varbūt arī nevajag. Tas nav vajadzīgs, jā, tas arī nav vajadzīgs. Super, Baiba, šī saruna bija sirsnīga, kā es jau zināju, un es domāju, daudzi ir iedvesmojušies, kaut vai arī pedagogi, pat vecāki, jā, tas tiešām ir uz pedagogiem, uz vecākiem, uz māmiņām, kas vēlās sadarboties, jo nevar nekad zināt, kur tie ceļi ved, un ieklausīties arī intuīcijā. Jo, Baiba, tevis es vienmēr jūtas to sirsnību, un arī tev ir spēcīga bijusi intuīcija, ka tomēr vadies, tu ieklausies, un attīsties katru gadu. Tāpēc sirsnīgs paldies tev par šo sarunu. Paldies, un ja sajūtat, ka tas ir jūsu, tad noteikti ir vērts pamēģināt. Un patiesībā neko zaudēt nevar, jo var tikai iegūt. Jo, teiksim, pēc gada sapratīs, ka tas bērns ļoti grib skolā. Viss ir ok. Ir iespēja. Skola vienmēr tur ir. Un tieši tā, un arī pēc mūsu pieredzes arī bērni ļoti labi var pēc tam arī integrēties, vispār nav problēmas. Jā, tā kā par to arī nebaidīties, meklēt resursus, atbalstu no citas ģimenes, citām ģimenēm, un arī neaizmirst par sevi. Tas gan uz māmiņām visādā ziņā attiecas. Jā, to arī atcerēties. Super. Sakām mūsu klausītājiem un sirsnīgs paldies liels, un tad uz saziņu.